specifiskas, un mūsu sasaukumā pirmais lēmuma projekts, kuru sagatavojas deputāts, un iesniedzis likumā paredzētajā kārtībā. Pirmais bija iesniegts, labi. Tātad, lūdzu vārds iesniedzējiem, un tālāk tad runāsim un domāsim. Jā, godājumie deputāti, ir pagājis mazāk par gadu, kad mēs strādājam pašvaldībā kā deputāti šī sasaukumā, un ir notikuši vairāki notikumi, dēļ kuriem esmu arī iesniegts tādu lēmumu projektu, jo uzskatu, ka Mazetāna kungs kā domas priekšsēdētāja otrais vietnieks šobrīd ar savu dažreiz rīcību un darbību tomēr ir neatbilstoši šim tematam, un paskaidrošu arī kāpēc. Pirmais, tātad šim ir Mazetāna kungam ir piespiests uzsākt administratīvā lietvedību ar ātrumu pārsniegšanu, protams, kā juridiski viņš, protams, šo te lēmumu pārsūtējis, bet tātad fakts kā tāds, ka viņš kā sabiedriskā drošības domas priekšsēdētāja vietnieks sabiedriskās drošības jautājumos ir pārkāpis ātrumu Ķeguma novadā, un par ko tāda policija ir uzlikusi šo administratīvo sodu. Lēmums ir pārsūtāts, bet uzskatu, ka šāda rīcība, protams, viņš juridiski vēl nav stājies spēkā, bet šāda rīcība uzskatu, ka nav tomēr pieejama personai, kurš ieņem šāda veida amatu. Otrs ir arī korupcijas un novēršanas apkarošanas birojas izvērtējis Jāņa Mazetāna rīcību, un par trim lēmumiem ir korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir pieņēmis lēmumu sodīt vienā gadījumā izveidas administratīvo lietvedību, bet atzina, ka viņš ir vainīgs. Tas ir par to, ka viņš ir balsojis par savas mātes algu. Ja kādam, protams, ir interesi, mēs varam arī šo lēmumu. Otrs pārkāpums, ko ir atzinis, kad ir pārkāpts, tad Mazetāna kungs piedaloties balsojumā par savu komandējumu, šīs komandējuma naudas atcelšanu, par ko bija balsojums, rīkojumu šo atcelt, piedaloties balsojumā, arī ir pārkāpt šo likumu. Un trešais ir šī attieksme, kas varētu būt arī salīdzinājumam, kāda tad ir ar citu deputātu attieksmi par šiem pienākumiem un kāda arī Mazetāna kungam. Tātad ievēlot Ilzu Breišmanu par deputāti, Ilza Breišmana pati kā deputāte vērsās korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā ar lūgumu izvērtēt, vai viņa var savienot šo savu amatu tādu jauniešu lietu speciālistu. Viņa saņēma šo atzinumu, kurā bija minēts, ka viņa šo amatu nevar savienot, un viņa no šī amatā atkāpās vai lūdzu sevi atbrīvot. Mazetāna kungs sākot no 2011. gada 28. septembra, ieņemot Lielvārdes bārņtiesas locekļa amatu, nesaņemot Lielvārdes novada Lielvārdes bārņtiesas priekšsēdētājas rakstveida atļauju un saņemot ienākumus no neatļautas amatu savienošanas, nav ievērojams likuma par interešu konfliktu novēršanas valsts amatpersonu darbībā 7. panta 6. daļā valsts amatpersonai noteiktos amatu savienošanas ierobežojumus. Ir konstatēts korupcijas novēršanas apkarošanas birojas, par ko ir pieņemts lēmums par naudas soda uzlikšanu, un par šo vetu tātad arī šis lēmums Mazetāna kungs, protams, ir pārsūdzējis. Viņš gaida nākamās pašvaldības vēlēšanas, lai sagaidītu šo lēmumu. Līdz ar to, ja šīs iestādes ir konstatējuši, ka šāda pārkāpuma ir, un neiet runa varbūt tās, vai tiešām viņams apstiprinās, neapstiprinās, bet runa ir vispār par tādu rīcību, kādas, teiksim, šim domas priekšsēdētājam būtu, priekšsēdētāja vietniekam būtu, teiksim, jābūt par piemēru arī citiem iedzīvotājiem, lai mēs arī tiešām varbūt tās par to arī lepotos. Bet šī brīdī man nav tāda informācija, ka domas priekšsēdētāja vietniekiem šie amati ir bijuši, līdz šim visu laiku ir bijuši, bet ir bijuši šādi pārkāpumi. Līdz ar to, un vēl jau vairāk, kas pastiprina šo visu, ir tas, ka pats Mazetāna kungs, protams, ir jurists, kuram arī kā juristam vajadzētu vispirms arī būt par piemēru, lai viņš šos likumus ievērot un lai šādu pārkāpumu nebūtu. Vienīgais, protams, tā ir arī attieksme par to, ka kādā veidā arī pašvaldības policijas arī pirmdien biju arī pārbaudīt, kā pašvaldības policija rīkojās ar saviem dokumentiem un kādu šī dokumentu atrada. Tad šobrīd, protams, tā ir arī deputāti, kuri izveidojuši ar amatu, tā ir attieksme.
pret to, ka, protams, kultūrai un izglītībai mums ir apmaksāts šis te vietnieks, bet, protams, sportam, sabiedriskai drošībai tas ir tāds mazsvarīgs pasākums, un mums ir neapmaksāts vietnieks. Nu, cik maksājam, tāda attieksme arī saņemam, tāda ir arī šī rīcība. Līdz ar to šobrīd tie deputāti, kuri balsos par Mazitāna kunga palikšanu amatā, balsos par to, ka principā šādas tāda rīcība ir pieļaujama, un viņi akceptē, ka vajag tiešām būt tiesas spriedumam par to, ka šie likuma pārkāpumi ir bijuši. Nezinu, varbūt tās vēl piedzērušam kādā grāmatā jāguļ, un tad tikai mēs varētu lēmt par to. Īsumā tas ir īsi. Paldies. Tālāk, jā, nemaz. Loģiski, laikam, būtu arī komentēt uz šo visu. Izstāstīšu jums Jāņa Āboliņa šobrīdējās darbības un viņu virkni. Aptuveni, tik pēc 3 mēnešiem man ir piedāvājumi gāzt esošo domas vadību. Un pretējā gadījumā es tieku politiski pliķēts, kā viņš to pats man saka. Un līdz brīdim, kamēr tas notiks, kamēr es pārkāpšu šo te koalīcijas līgumu, ko mēs sākumā noslēdzām ar Reģionu aliansi, un arī Āboliņš bija sākumā, bet viņš nespēja savu vārdu turēt. Es tāds cilvēks neesmu. Man ir vienošanās, un kamēr nebūs kaut kādi ārkārtas apstākļi, kas vispār izslēgs šo koalīcijas līguma esamību, es viņu nepārkāpšu. Un, turēšos pretīm šiem te pliķēšanai šeit. Jūs redzējāt, tad attiecīgi korupcijas novēršanas birojas tiešām uz vairākiem Jāņa Āboliņa iesniegumiem ir reaģējis, viņiem tas jādara ir. Piecās pozīcijās man tur apvainoja. 4 no tām atzīti pārkāpumi par maznozīmīgiem. Un vai nu es atzinis tajos tiešām amatus nebiju saskaņojis, bet biju nesaskaņojis no vienas puses. Nezināju, ka vajadzīgs saskaņot no otras puses, tātad no katra darba. Tā mana nezināšana. Tātad pārkāpums man ir fiksēts tiešām par to sēdē, kad lēmu par šī rīkojuma neatcelšanu. Tikko bija deputāts jauns ievēlēts, tā arī mana kļūda, kuru vairāk es domāju nekad nepieļaušu. Āboliņš te pārliecinoši izsaka kaut kādus argumentus, ka es pārsūdzēšu kaut kādus KNAB lēmumus. To es nedarīšu. Es nožēloju savu izdarītu, apzinos un pat vēl pirms tikko, kad bija ievēlēts, arī lūdzu viņiem dažādu normu skaidrošanu un tad arī savienošanu ar Bāriņtiesu, ko es arī darīju, tātad deputāti. Tas bija savienots. Nebija savienot 11. gada tur visādi darbiņi. Tiešām strādāju vairākos darbos, pelnu naudu, lai nebūtu parādos, tā kā Jānis pieņemsim 700 000, paldies, es tā nevēlos, tas arī ir iemesls man, kāpēc es strādāju, pieļāvu tur kļūdas, ka nesaskaņoju. Tas ir viens attiecīgi par darbu paveikto, es domāju, ka amatpersonu priekšstādātāju vietnieks, kuram nemaksā arī papildus par viņa darbu, esmu jau daudz ko izdarījis, un pašvaldības policija, manuprāt, strādā arī jau pēdējo gadu daudz labāk. Un esam panākuši transportu jaunu, viņiem ekipējums sāk parādīties, tātad arī cilvēku, darbinieku skaits pieaug, un saprotu, ka cilvēki paliek apmierinātāki tieši ar pašvaldības policijas darbu. Un arī sporta ziņā daudz tiek darīts, mūsu arī panākumi, mūsu novada iedzīvotājiem ar vien labāki arī tāpēc, ka viņi tomēr tiek vairāk atbalstīti, ko arī cenšos es virzīt, tā kā vairākās pozīcijās. Lūdzu, izvērtējiet, tiešām šo te krampļaino raustīšanos Āboliņa un varbūt pieņemiet tādu, kā jūs uzskatiet, taisnīgu lēmumu. Paldies. Paldies. Es uzskatu, ka šobrīd savu PR kampaņu Āboliņš ir veiksmīgi realizējis, jo ieraksts ir bijis un sabiedrībai varēs atskaitīties, cik skaisti rūpējies par kārtību un tiesiskumu domē. Es uzskatu, ka šī sakarībā diez vai mūsu debatēs ir jāatklāj par šo jautājumu, jo Mazitāns arī atbildes runu teica. Līdz ar to nekādi jauni fakti deputātu vērtējumos, protams, tur atklāties nevar. Es jau deputātam Āboliņam teicu pirmoreiz, ka tas jautājums tika ierosināts, ka tev ir vēlme tiesāt par uzskatiem, jo, ja tu labi atceries, tad pirmajā iesniegumā bija runa par to, ka viņš tur par policijas telpām ierosināja tur iznomāt dārgāk un tā tālāk.
Mēs deputātus par uzskatiem tiesāt nevaram nekādā veidā, viņam ir tiesības uz jebkuru savu viedokli. Tavā sagatavotajā lēmuma projektā motivācijas nav vispār nekādas, bet tā skanēja šobrīd tavā runā, viss ir kārtībā. Un līdz ar to es uzskatu, ka saskaņā likumu par pašvaldībām, kurš ir ļoti izplūdis 40. pantu, balsošanai teorētiski ir jānotiek ar vēlēšanu zīmēm, it kā, bet mēs droši vien pie tā arī pieturēsimies, jo likumā ir skaidri ierakstīts, ka par ievēlēšanu ir jābalso ar vēlēšanu zīmēm. Par atvēlēšanu nav nekas teikts. Bet es domāju, ka mēs pie šī paša principa pieturēsimies, ka balso ar vēlēšanu zīmēm. Saskaņā mūsu pašu pašvaldības nolikumu 131. pantu, ja notiek balsošana ar vēlēšanu zīmēm, tad no klāt esošām personām tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija 3 cilvēku sastāvā un tas arī tiek realizēts. Tā, Jānim, vēl jautājums. Nē, man tikai vienkārši viena replika. Ja es runāju par to, ka par uzskatiem nesoda, tad Mazatājums mums gan mēģināja sodīt man par uzskatiem par šo te piketu, kurš vērsās tieši pie jums ar norādi, ka esmu pārkāpis šo te piketu, kur tiesa pieņēma lēmumu, ka es neesmu pārkāpis, bet viņš savā šķinītē pieprasījumā jau principā bija jau šo tiesas lēmumu jau ņēma. Un attiecībā par valsts policijas iesaistīšanu, atšķirībā no Mazatājuma kunga, es valsts policijas strīdā par godu un cieņas aizskaršanu neiesaistu. Kā Mazatājuma kungs ir vērsies Salaspils valsts policijas šķinītē iecirknī ar lūgumu izvērtēt godu un cieņas aizskaršanu. Un pēc tam Mazatājuma kungs arī pārmet par to, ka valsts policija nestrādā, netiek atklāti noziegumi un pēc tam līdzīgi. Šāda veida iesniegumu izskatīšanu es uzskatu, ka var arī vērsties civiltieskā kārtībā, kā esmu vērsies pret jums. Labi, paldies. Jūs, es vēlreiz atkārtoju, jūs savu PR kampaņu esiet veiksmīgi šodien noslēguši. Deputātiem jāizsaka būs attieksme balsojuma veidā. Tātad mani priekšlikums balsot. Es tomēr arī gribētu. Tomēr gribu izteikties. Labi, lūdzu. Es nenostājoties nevienā, ne otrā pusē, es pilnīgi piekrītu, ka PR kampaņa no abām pusēm, ja, un ļoti netaktiski gan no Mazatājuma puses atbildi arī bija atteiksim un domas priekšsēdētāja noslēgšanās vienā pusē, ja. Šajā gadījumā, es domāju, mums no šā vajadzētu izdarīt secinājumu, tur ir pārkāpumi, tie ir nopietni pārkāpumi, un mums visiem vajadzētu izdarīt secinājumus un izvērtēt, ja, gan par šiem interešu konfliktiem, gan par visu pārējo, lai šīs kļūdas nepieļautu. Tā vietā, lai mēs to izanalizētu un lai pārējie nedarītu līdzīgas, kļūdas vai muļķības, ja, mēs kaut kā no šī jautājuma norobežojamies, ja, un te sāk, teiksim, divas puses vienu otru apvainot, ja, un neskatoties uz to, ka es gan uzskatu, ka abi divi diezgan jauni politiķi, ja, ar ļoti profesionālām politiskām runām un no tādiem pat draudiem, ja, teiksim, uzstājās, kas man liekas ļoti dīvaini. Mazatājuma kungs, nevis es iedalu naudu, bet mēs deputāti iedalām sportam naudu. Ja. Tā kā jūs savus novērtējumus maz drusciņi pārvērtējat, jums maz drusciņi sakāps galviņā. Ja. Valožu kungs, es neteicu, ka es iedevu naudu. Nē, jūs tieši tā teicāt, un es to piefiksēju, ja? Un tas ir viss deputātu nopelns. Jūs varat tikai ierosināt, nevis iedot. Tāpat kā Āboļu kungs faktus sagrozat. Paldies! 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 Tātad vēlreiz, mans ierosinājums bija, lai es saku šāda veida debates un diskusijās. Paldies! Tātad mans ierosinājums ir pāriet pie balsošanas procedūras. Un balsu skaitīšanas komisijā, kur mūsu meitenes sēž, jā, Ilze, Elitā, kas, jā, Inese, lūdzu. Tātad rekur izdalām vārdiskos, jo balsošana ir vārdiska. Ievēlam balsošanas komisiju Elita Ozoliņā, Ilze Samsone un, kā sevi sauc? Inese Gelti. Vai deputāti piekrīt? Deputāti piekrīt komisijai šādā sastāvā 3 cilvēku. Nav ko tur balsot. Mēs varam arī nobalsot. Labi, lai būtu balsu skaitīšanas komisijai 3 cilvēku sastāvā nosauktajā sastāvā iepriekš. Paldies. Kas ir par? Paldies. Es nevaru balsot. Labi, pretī atturas. Es nevis atturos, bet es nepiedalos. Jā, un vēl viens no jautājumiem, kuru es nepaskaidroju likumdošanā, konkrētajā gadījumā nav nekas atrunāts par šo. Tāpat, ka par domas priekšsēdētāju viņš pats var balsot par savu kandidatūru, tāpat arī nekur nav atrunāts, ka priekšsēdētāja vietnieks balsojot par sevi nedrīkstētu balsot. Ja? Ja Mazitāts izvēlas, ka viņš nevēlas balsot, labi, bet es šo speciāli gribēju pateikt, ka tas nebija obligāti. Lūdzu, izdalām. Ātri, jo mums ir darba kārtības jautājums.
Tātad izdarām atzīmi, parakstamies un tūdaļ arī savāks atpakaļ. Kas tur ir jautājums par atbrīvu? Tur ir visi 3 atbildes. Jā, ja formulējums ir tieši tāds, kāds ir lēmuma formulējums. Jā. Tātad balsošanas zīmes ir. Lūdzu, Edita, sāc savākt. Jā, kā šitais ir tā nav skaidrs. Parakstīties, neaizmirstiet un uzvākt. Arī, kamēr komisijā skaitā, nav nekādu problēmu, lai mēs pārietu pie nākošā no papildus darba kārtības. Kolēģi, mēs varam pārēt pie papildus darba kārtības. Tātad papildus darba kārtības.